nu, ēdienu es atstāšu labāk mašīnā. Ēdienu mašīnā, drēbs mums jāvajag šis. Tas tā nav jāsavāk reizi. Nav jāsavāk. Ne? Nav? Arī naudu var savākt. Kā eiro ir pa 2? Eiro 2, ja bet jā, tādiem skatīties. Tas nāk iekšā skatīties, jā. Lūdzu, kas tev dod? Mašīnā vai mašīnā, visiem ir mašīnā. Avats tev ikabata vai nav? Kas tā pa mašīnu, tad ir tik daudz naudas, pasaka numurs. Visiem mašīnas. Tādā sponsorē režisoru, pēc tam tev viss atdos, ievajag uzreiz. Kā vēl ir? Līdzīgi nav. Tad ir 8. Tas lieta. Tā kā 13, 14, ja? 2, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Neviens nav. 3, 4, 5 steidz. Nē, tu nav kūdot. Nu jā, nu tad līdz ar to jau. Kā es zinu, kur jūs pārlec un kur jūs iet. Tas ir 7. ainā tikai pārlec, pārējais viss iet vairāk un mazāk. Trešo ainā mēs paši zinām visu, kur mēs nogriež nos. It kā tas ir? Reiku kaudzīt. Jā, lai labāk meklēt. Jā. Bet kur var būt dumīgs? Labi, es 5 minūtes iepriekš izrunāju un skatās. Jā, tagad tā ieiet uz mašīnu. Tas viss būs YouTube, tā kā var droši. Bet Seita pazina? Smaržolā. Jā. Un, nu, kā ir? Nu, Ārni, cik jūs tad tagad plānot nobraukt, redzēt to programmu, nu, aptuveni? Kā tev vajag? Nē, man, es varu arī tad ilgāk, man kad es rakstu, lai bērni pa nakti. Nē, labi. Nu, tad mēs tā reizi tādiem 10. Saka, ja jau eiro jāmaksā, tad vismaz puķi jānoplēž. Tas nav man, tas ir teātra labāk. Sveicināti visi Sveitenes amatieru teātra festivālā. Un šogad tas ir jau 19. festivāls. Un, kā man tikko teica, pie durvīm ārprātīgi daudz mašīnu ir. Es teicu, bet, protams, jau pie mums ir pus Latvija atbraukus, pārstāv no pus Latvijas. Un ticiet vai nē, tāda koša, kolosāla buķete ir jūsu priekšā. Šeit ir gandrīz visu atbraukušo amatieru teātru vadītāji. Un daži ir redzēti no gada gadā, daži no jauna atkal parādījušies un sasveicināmies, protams, atkal kā ar saniem draugiem. Daži ir tādi jaunpienācēji, bet katrā ziņā visi ir brīnum kolosāli. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka viņi brauc uz Zenteni. Un paldies viņiem par to! Un tagad es gribētu arī jums pateikt, jo ziniet, kā ir ar tām afišām, cits lasa, cits
nelasa. Un cits tāpat līdz beigām te nezinu, kas te īsti ir noticis, kas te nav bijis un kas te ir bijis. Un tāpēc es tomēr, lai es arī savu atmiņu atsvaidzinātu, es gribētu jūs iepazīstināt vai atkal stādīt priekšā, kā to saka, šos sabraukušos, kuri ir atraduši savus kolektīvus. Tas būs viens, es nosaukšu kolektīvu vadītāju, un viņš rādīs šādu kustību, un kolektīvs arī piecelsies zālē. Un mēs klaudēsim gan kolektīvu vadītājam, gan tiem, kas zālē piecēlušies. Sapratāt? Nebija jau ļoti sarežģīti, vai ne? Protams. Un tā, mikrofoniem mums te tā iet, jāpastāst, kas man tur stāv. Ints Leitāts. No kurienes ir Ints? No Cēres. Tātad Cēres amatieru teātras skaita vadītājs. Int nav panāc pussolīt uz priekšu. Jā, visi var glāt. Aplaudiet. Tas viens līga. Viņi ir viskuvāki. Līga vēl vienreiz. Viņi ir viskuvāki, 7,5 kilometru attālumā. Tālāk man ir Dina Bērziņa. Dina ir no Laucienas pagasta, Pļaumožas Sajieta nama, ja, amatieru teātra Pļaus vadītāja. Un četri vēl nāk labi. Tad ir Valdis. Kurš atcerās Valdis Šmeliņš? No kurienes bija Valdis Šmeliņš? Nu, es jums palīdzēšu. No Latvijas, jā, protams. Amatieru teātris Vārava. Bija pirms kādu laiciņu. Starp citu, toreiz viņi atveda man brīnišķīgu koku, mēs iestādījām. Un jums šodien tas koks vēl jāapskatās. Viņš aug un zaļo. Tas bija naudas kociņš. Lūk, tagad tas ir Valdis Šmeliņš no Ventspils novada, Vārves pagasta, amatieru teātris Vārava. Andris Skļava. Panāku. No kurienes? Jā, nu re, kā tik ir visi ievedības. Un Vēne amatieru teātris pieceļās. Paldies, ka jūs tā ir Tad mums ir viena brīnišķīga dāma, tātad Gita Strasdiņa. Jā, reizi, es kaut ko nepatroju. Gita Strasdiņa, amatieru teātris te rada. No kurienes? Pastende, jā, Pastendes amatieru teātris. Oi, lūk, ir daudz. Pēdējā ir Viņi brauc jau no gadu uz gadu un prieks Alež viņus redzēt ir ļoti tālu. Man galvenais pašai viss jāatcerās ir. Jūs redzat, es bez papīra runāju. Aigars Gaigals. Tā, no kurienes? Smārde. Gan. Tātad viņam ir 2 kolektīvi. Viņam ir gan Jaunzāta amatieru teātris Daģi. Kur ir Daģi? Un vēl arī otrs kolektīvs. Bet nav kam klanīties, viņš saka, ja? Ja Cērei bija vismaz viens pārstāvis, tad Kāre arī ļoti strādā visi, ja? Bet būs, neuztraucieties. Ja, tātad būs arī Kāre no Smārdes. Ja? Un tad ir vēl viens kungs, kas ir jau ļoti daudz redzēts šeit, un mēs Alež priecājamies par to, ka viņš ir, vai ne? Un varbūt zin, kā viņu sauc? To es saprotu. Tātad amatieru teātris Maids vadītājs Aivars Nešķis.
tādi jau iemīļoti un tiešām priecājamies vienmēr, ka viņi ir. Tas ir senioru kolektīvs Kaprīze. Nebūs kam laikam celties īsti, jo viņi ir uz skatuves, bet režisore Līga. Lūdzu. Un tad mums ir arī tāda, jāsaka, otro gadu jau ir atbraukuši, bet tādi pavisam jauniņi ir vienalga, es teikšu. Tā ir Anta Baumane. Kurš bija pagājušo gadu uz festivālu? Vai neviens nebija? Vai atceramies amatieru teātris Spārni no kurienes? Jā, Slāmpes kultūras pils, protams. Spārni. Lūk, tik krāšņa buģete jums šodien tiek piedāvāta. Tur vēl ir divas brīnišķīgas skaistas puķes, ar kurām jūs esat visi jau iepazinušies. Ja? Šīs ir manas brīnišķīgās palīdzes no pļavas, kas vienkārši uzrunāja pašas skaistākās puķes, paaicināju. Un viņas arī šodien līdz vakaram jūs pavadīs jūsu gaitās, palīdzēs jums atrast kaut ko, atrisināt dažādas situācijas. Un tātad viņas būs mana, negribētu teikt, labā un kreisā roka, abas divas labās rokas. Lūk, tā ir Samanta un Alisa. Un tā viņas ir Zemdenes amatieru teātra dalībnieces. Mums šeit ir, protams, arī vēl vadītāja Zemdenes amatieru teātra vadītāja Evita. Evitiņa piecelies. Bet izrāde jums šodien nebūs. Tātad, kad es jau esmu izmantojis aktierus citur, Evita jūs izklaidēs mazliet savādāk. Es domāju, ka tas arī būs jauks pārsteigums, jo mums visi gan dejo, gan dzied, gan visko dara. Lūk, un tad man te groziņā, es te nākot šo to esmu salasījusi pļavā. Es to uzdāvināšu režisori. Ja? Tad ir interesanti, kā mums būs tālāk, kā jums šķiet. Kas jūs sagaida? Kā jums šķiet? Kas parasti notiek šajos festivālos? Smiekli, daudz pozitīvu emociju, ja? Var sakot, lai jūs labi pavadītu laiku. Diena ir pagara. Mums ir viss sadalīts 3 daļās. Pa vidu starpbrīdis, var aiziet iemalkot tēju, kafiju. Arī kādu kārumiņu iegādāties. Ja? Un tad, kad tas viss beigsies, tad vakarā ir vēl baule. Un, protams, visi paši izturīgākie paliek uz bauli. Es ceru, ka šis pasākums būs izdevies. Tas nekas kā ārā līst, šeit iekšā ir gaiši, silti un omulīgi. Kompānija, un viņi man piedāvā kaut kādus bitkoinus. Nu, es nezinu, kas tie tādi. Es teicu, ka rītā padomāšu, rītā tad pazvanīšu. Saki, lūdzu, kas tie tādi ir, vai man ir vērts? Nu, es tev pateikšu tā, ja man piezvana 6 numurs, tad es atsaucos un saku, jūs esat ziedojis 6 eiro tukuma dzīvnieku pateikšanu. Nāc šurpu. Jā, nekustās, ar visu kuli. Anita, kur tu esi?
Tagad tā kā Lanita nav, nu beigas. Vai man arī jāatlasās arī? Juris, puikas dod Jurim! Zīme jau latvieši ir saules. Tāpēc šeit ir saules krāsas puķītes. Bet vien jau nepietiek, vai ne? Tā mīlestība arī vajadzīga. Nu, tā lai zemtenē nekad netrūks. Mīlestības ir sasniegta. Paldies! 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 Labdien! Labdien! Kurš pēdējais? Viņa! Par tev nav vienalga, tu būsi trešā. Tu viņu pazīsti? Nē, pirmo reizi te redzu, bet es tam visus dakterīšu pacientus pazīstu. Es taču te katru dienu sēju. Sveika, sveika, mīļā, skrēju pie tevis uz māju, tur viss tumšs. Ieraudzīju te gaismiņu, skrēju šur. No bēgas, viņš kļūst kašķīgs no slims. Tad, ja arī viņš ir kaut ko saķēris, lai mums ar viņu būtu jauklais, priekš tev taču ir sieva. Vai vēl ko nu liek kaktā, nāc, nāc. Bet ko tad es te varu darīt? Varbūt viņam nedod ēst. Viņš jau lielākoties ēd pie tevis, iesu mājas virtuvē. Vai nu es varu ar tevi mērēties? Tā, nu jā. Nu, tad kas tad viņam kaiš? Es nezinu. Jā, nu ko tu stāvi? Tev taču vīri taisās šaut nost. Mani sauc Sofija de Bauāra. 25 gadu es esmu pavadījusi uz skatuves kā baleta. Pēdējos 10 gadu es mācu profesionāli balēt. Jūs zināt, kas ir balets? Žēl, pie man vajadzas mans nogarinošas, bet nes pa vienu. Tad sāksim ar pirmo pozīciju. Tātad pāršķiet.
Jāni, mums valstī dzimstīgi krītās. Nu krīt un krīt, Jāni. Kas tu būs, ja es piecelšos, ka viņa atcelsies? Ne, nu, uzreiz jau necelsies. Viņa krīt un vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, Jāni. Račīt, es gribu gulēt. Kā tur par to zaļo zālu dzīvē, un tad es tur to zālu, ir kaķis Es arī beidzot apakaļ. Kā te jums te veicās? Vai te palīgi nevajag ko? Jā, vajag. Jā. Zini, Ģībā aizskrēja aitas dzīt no mūsu kartupeļiem ārā. Nepaspēja visu izdarīt. Atnes augsto ūdenī. Jā, labi. Šitas tāds siltens jau palicis. Labi. Es aizskriešu pēc mērli, vajadzēs iztās. Labi. Kāds pie jums tāds nocīgs? Jāni, tevi arī naktas laikā pieceļā. Nu, Jānis tikko kārtīgi nepaskaidroja. Bet, ka tikai cūku jau man ātri paņemt līdzi. Viņš domā, ka lielās cūkas ir slimas. Es neko nesaprotu. Nu, tak stāstiet. Nu, resnā sivēnācis sēž un kviec. Klibais vepris grieļojas, krīt gar zemi, bet vispār ir tā daudz tā aptrakuši. Nebūs labi. Nu, skatieties, ja nekas nav glābies, tad ir jāvok zemē. Nu, noteikti jau kāda infekcija. Zvani vetās te, lai brauc skatīties. Varbūt varam kaut ko sakot. Šitā te traku sērga. Es klāt neiešu. Bet puscūči un sivēļi mierīgi guļ. Un lielās cūkas arī vakar labi ēd. Bet tā ir kaut kāda slimība. Ai, nu labi, zvanīšu. 1:02 jau. Vai piecelsies? Pagaidi, nezvani. Tā nav nekāda slimība. O, kas tad? Tev arī tā ir bijis ar cūkām? Es vakar lielajām cūkām salēju brāgas pārpalikumus. Domāju, tāda laba saptīte kompatiņa žēl bija ārā mest. Tu gribi teikt, ka tās cūkas ir piezvērušās, un tāpēc kviet un vājājas. Es jau nedomāju, ka viņas tik stipri aprēķi. Sivēniem es nedaru. Multi, kur mana meitiņa bija? Visi ir saņemti ciet! Glābis motu! Ko? Stiepalu! Stiepalu! Albert, ceram ārā, es nevaru būt stip! Ceram! Albertiņ, reidzersim. Dzirdi? Nāk un latviski runā! Jēzub, das Bier ist mir gut. Gib mir noch eine Flasche. Slēpies! Nu, dievociski! Nē, es glābšu savu meitiņu un snotiņu! Zīdī, lūdzu, te manā mīlēji!
Mātei, alus kublā beidz muguru un kājas mazgā. Tēt Alberts, slēpjas aiz gultu un ar vāciešiem karo. Alberts teica, ka visa māja jau ir aplemta, ka policija jūs arestēs. Kāds vēlns tev ar abām kājām alus kublā ienesa? Tevi glābja, lai vairs nebūtu pierādījumu. Bet mani tie zāļu uzvājumi, tie domāti ārstēšanai, tie nav aizliegti. Ārprāts, ko mēs tagad dosim ciemiņiem? Ālum jau nav nekādas vainas. Es jau tikai kājas pamērcēju. Pārējais viss tīrs. Brauc ar mašīnu sveikā. Jēzu! Es pa to laiku cienāšu. Jēzu, kņaču. Ņēmiet un nesiet kungiem. Es, lai dodu tavu sašmurgulētu alu? Aizmiedz acis un ej! Ja nekā neteiksi, neviens arī nekā neuzzinās. Lien ārā, bet neko uzkrūze. Reku. Šitā vēl no matieti kājas mazgāja. Jā, un vācieši vēl saindēja. Pamīdzi, tu? Gudrinieks. Nu, paklausies. Tev doma iedos zāles pret visām indēm. Kad iedzersi, neviena inde tevi neņems. Jā. Jūs gribat man noindēt? Skaties slīvā. Uz divām sēž čorti. Lai viņi sēž, es redzu. Skaties slīvā. Viņa liek, lai es uz akordionu spēlēju. Albertiņ, mīļu Albertiņ, iedzersi zāles, visi čorti apsprāks. Jā. Un ar varu, lieksim iekšā ar varu. Jūs gribat man noindēt! Kas? Mammas mušmies! Un šis vēl dzīvs! Vajag uz pirksturīt, Par vēlu Andrejā sauc. lai es maksāju pa mašīnas izsaukšanu un vēl kuņģes skalošanu. Nē, tā būs ātrāk. Pilkotis pirkstu, es turēšu aizpiet degunu un tu dod zālēs. Viss būs labi. Dievs dos līdz vakaram būs gatavs. Varēšu jaunu brūtgādu meklēt. Nu, Līva nemurgo. Vedīsim viņu mājās. Iesim, Albertiņu, uz mājās. Jā, iesim. Ejiet uz pirkstu pusi. Ja jau mirst, lai mirst manā mājā. Savā mājā man tev grēki nevajag. Ko tad tur varēja redzēt? Bija jau tumšs. Es jau biju pielīdus tur pie Jāņogu krūmu tā tuvāk, bet tāds slikta redzēšana bija. Nāc, Ļiva, piesēs. Slikti galdo raidumu redzēju, vai? Tā ne, jau viens gāja mīgs. Trāpīja man virsū. Tu traks esi, vai? Paldies. Par tādu noteikumu vajadzētu tostu. Vienu jau var. Nu, tev visi ceļot Bristoli ir vaļā. Paldies, jūs ir piņšķīga. Šeit ir viss, te ir gan zāle, tā zaļākā, lai būtu zaļāks ar mēslojums priekam, iekšējais arī nūdojums, jo nav bailīgi.